Redz, dārgais sportisti. Kā teikt, sports sportam, bet ziemā salt arī negribas, tāpēc OTV sporta studija, jeb ar sportu studiju tiek pārvērsta par malkas novietni. Un, ziniet, nav nemaz tik slikti, jo arī kraujot un vedot malku, kalorijas patērējās. Tā kā un ir skaidrs, ka par sliktu manam rumpim šis darbiņš nenāks. Bet šodien raidījumā, ko tad varēsim redzēt? Vispirms aplūkosim tādu sporta veidu, kurš sāk atgriezties Latvijā. Džeki viņu ir veiksmīgi, kā teikt, atdzīvinājuši. Noteikti tas Biķerniekos Speedway stadionā, bet Speedway stadionā pa vidu uz laukuma ar futbola vārtiem, ar vietām pat mazu zaļu zālīti. Tā kā skatāmies, kas tas ir. Protams, ka tas ir motobols, to taču visi jau zina. Veči uz močiem ar lielām bumbām. Tā kā aiziet. Atkal rūts motori, ir svētdien, pilnas tribīnes, vaļā iet motobols! Alcohol and Vicodin. Nu, sakiet, kā patīk? Patīk. Jā? Esi jau sailgojies pēc motobola laikiem? Nu, kaut kā jau jaunībā ir redzēts. Aha, un kā ir spēle ir mainījusies? Jāpierod pie noteikumiem, aizmirst, jā. Paši ar aktīvi kaut ko šeptē ar močiem? Nē. Nē, vienkārši spano tikai? Jā. Pirmā reize uz motobolu? Nē. Uz visām spēlēm var teikt nāk. Te jūs tādi fani baigi labie. Un kā, vispār džekiem iet parasti? Nu, pagaidām švaki. Nu, pagaidām, bet citās spēlēs? Nu, šitā ir vislabākā pagaidām no visām šajā sezonā. Aha. Kas ir tās komandas, ar kuriem parasti sanāk tur ārdīties? Lietuvieši, Baltkrievi. Tad nu, faktiski tā, katrā valstī pa vienai komandai un visi spēlēs. Nu, Lietuvā un Baltkrievijā vairākas komandas ir. Aha. Nu, cerēsim, ka mums arī laika būs vairāk. Nu, cerams. Nu, redz, sēžot malā un nespēlējot nekas nesanāks, tev pašam jāsēž uz moču. Es atbalstu ar taurību. Malec. Rezultāts 1-3 par labu ne mums. Izrādās, kur ir lielākais motobolu līdzjutējs Eiropā. Puisis, kurš atcerās motobolu vēl no saviem laikiem, tad, kad viņam bija gadi laikam 6, pareizi? Kā vien mums, jā. Nu, kā... Ka pat 3,5 bija. Aha, kā patīk? Nezinu, pirmo reizi sacensībās klātienē skatos. Baigi forši, nu. Pašam nav vēlmi uzkāpt uz moču un pagāzt ar vīriem? Prāt pabraukt ar moci un pasistu bumbu. Kādreiz bērnībā patīk gan futbols, gan ar mopēdu braukt. Tā diezgan labs apvienojums, manuprāt. O jā, šitais ir. Nu tad jāpērk mocis, jākāp virsū un vēl bumba jādabū lielāko. Jāiet pie džekiem, vienkārši jālūdzās, varbūt var sākumā ar pieļu pienešanu tādai tik līdz mocim. Jau pēc tam atļaus riepas uzpumpēt. Nu, cerams, arī varbūt karburātoru pēc auss, tā teikt, noregulēt. Nu labi, jā. Nu neko, šoreiz džeki izstāsta, ka zaudēja musējie. Darīt, spēle bija laba. Īstenībā leiši gan laikam likās tādi bišķiņi vairāk paternējušies, bet vēl jau čempis no galā. Es parunāju ar līdzjutējiem, izrādās šī musējiem esot labākā spēle, kas bijusi. Nu,
Es esmu trāpījis īstajā, acīm redzot. Acīm redzot, tie daudzie līdzjutēji, kas te ir dot savu, ir jānāk uz motobolu, un džeki sāk spēlēt to spēli daudz labāk nekā parasti. Tā kā sekojiet līdz motobolam, kad viņš ir un kā, un tad var visu redzēt. Caked up and chewy on some hot nigga. Like I told Tish, I see when I shot niggas. Like you seen him twirl, then he drop, nigga. And we keepin' 9 millis on my block, nigga. Tones known to get busy with them cops, nigga. Tones known to get busy with them cops, nigga. Try to run down and you can catch a shot, nigga. Try to run down and you can catch a shot, nigga. Running through these checks till I pass. Tā kaut kā. Patiesībā, paskatoties to, kā džeki pēc spēles vizina līdzjutējus un līdzjutējas, šis ir tas brīdis, kad arī es gribu būt motobolists, jo pozas ir seksīgas, kājas tiek liktas džekiem uz gurniem, uz vēdera. Es nezinu, ko tās sievas par to vispēc saka. Es redzēju, kā tur tā tev slaidā bija apķērusies, kājas aptinusi ap tevi apkārt. Uzticies tiem džekiem, kas sievu vizinās? Jā, uzticos. Un tagad tētis vizina citus. Jā. Nu, kā ir būt motobolistas sievai? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ir moči. Jā. Sieva bērni, tad pēc tam. Tā arī ir, jā. Bet nav. Ko darīt? Neesi greizsirdīgi uz motobolu jau? Nē, nav tik traki. Ir ok. Čiepas. Tā arī vajadzēja spēlētājs. Paši kādreiz rāvāt? Kā tādu pārdažu komandu spēlējām. Valērijas, Mandarenpa. Nu, un tagad, ja salīdzina ar tiem laikiem, ir kaut kas tā baigi mainījies motobolā? Nu, tagad nav tas. Šiverīgi bija agrāk, jā. Aha. Nu, bet, zin kā, moči ātrāki gan jau... Moči ātrāki, jaudīgāki, jā, jaudīgākie moči, jā. Meistarība tagad mazāk, jā, mazāk meistarība. Mazāk meistarība? Mums ir lielāk meistarība. Nu, vēl jātrenējas, jāspēlē, jā, nu, toreiz. Nesen jau saka spēlēt. Te jāiet pie puikām tagad un jāsaka, džeki, šitā jādara ir. Nu, jā, es vispār nesen uzzināju, ko atjaunojas motobols, tāpēc atbraucu uzreiz, paskatīties. Nu, bet ir skatāma štela? Jā. Nu, ar baltu skaudību gan jau, ka ne? Pašam atkal gribās. Nu, jā, gribās, bet to jau sauri, jā. Nav tie gadi jau. Nu, labi, cerēsim, ka ar motobolu viss būs kārtībā. Es arī ceru, jā. Jā, un tad sagaidīsim to dienu, kad te būs pilnas trivienes, jā. Kādreiz bija pilnas trepienes. Ratā parauj! Ratā! Ну, а как вам сегодня игра? Вы же выиграли, вам все красиво. Kā jums šodien spēle? Jūs taču uzvarējāt, jums viss skaisti. Tā jābūt. Nu, zini, šī nebija īpaši svarīga spēle, jo kopā ir 3 komandas tikai. Kretīņas komanda 1. vietā, Skolas 2., bet Rīga ir 3. Nu, jebkurā gadījumā visi ir uz piedestāla. Jā. Nu, kā vispār jūs spēlēt Rīgā? Jums motodroms ir daudz labāks kā pie mums. O, pilnīgi tā? Jums kā galds. Mums ir labs, mums ir Speedway stadions ir šeit. Mēs jau regulāri šeit braucam. Lūk, tur Audi mašīna un mēs sametām naudu un kad varam, tad atbraucam. Nu, malači. Nav svarīgi, ka tik daudz kilometri. Nu, mēs jau visi blakus. Daži draugi teica, braucam rakt kartupeļus, bet mēs visu pametām un braucām šurp. Tāpēc, ka šāda skati jau vairāk nebūs. Gribējām redzēt šo jauno motodromu. Tas ir restaurēts viss no jauna. Un kā agrāk bija, nu, tā patīk. Šodien bija labi svētki. Tur gājām skatīties uz motocikliem un šeit. Kad mums bija tāda svētki, bija
aptuveni 3000 skatītāji. Pie mums interesējas par to, pie jums Rīgā tā neīpaši. Reiz, kad motobols bija, mēs atbraucām vienreiz uz draudzības spēli. Spēlējām, mēs, veterāni spēlēja. Atbraucām ar ģimenēm un jūsējo motobolistu sievas bija. Vairāk gan neviena nebija. Pie mums tikai tagad atdzimst motobols. Agrāk gan bija populārs. Mēs gan pastāvīgi ejam. Mums ir fanu klubs, ir krekliņi. Krekliņi mums ir lieli. Bungas mums ir, tikai nevarējām tās atvest. Viņi atbrauc ar autobusu. Mūsu pašvaldība visu organizē. Cerēsim, ka pēc gada vai pēc 2 šeit būs pilns tribīns. Jūs jau komanda visu laiku progresē. Puiši spēlē ar vien labāk un labāk. Игра лучше, ваша команда лучше все время играет. Redz, lietuviešiem tā štēle ir tāda krietni populārāka, kā izrādās. Ir gan fani ar bungām, gan cilvēku vairāk, un kad viņi atbrauc nedod Dievs, viņi atbrauc ar autobusu, viņi ir vairāk arī šeit Latvijā spēlējot. Bet, nu kā viņi saka, mūsējie attīstās viss. Viss notiek, viss būs un cerēsim, ka viss būs. Nav jau citu variantu. Citādāk mums motobols nomirs. Nelac, iestumt. Davai es pastumšu. Nebūs, ja? Jā, lec gan. Tas tāpēc, ka es iestumu. Patiesībā tagad dodamies pie džekiem uz boksiem. Cerams, ka viņi nebūs pārāk noguruši, lai ar mums neaparunātos. Kāpēc, lai ar mums neaparunātos? Forši džeki. Mēs, protams, neesam tās meitenes, kuras viņi tev izzina. Veči saka, ka 2 stundas pagājuši ienācām ģērbtuvē pēc spēles. Visnogurušākais ir vārdsargs. Un kā izrādās arī komandas treneris, īstenībā paskatījos no malas vārdsargam ārkārtas šausmīga štēle, tur jārdās nenormāli. Kā gāja šodien? Šodien diezgan labi mums veicās. Mēs godam cīnījāmies līdz pēdējām minūtēm. Nebija uzzināms uzvarētājs. Spēles palika ļoti apmierināts, visi cīnījās, atdeva visus spēkus, cik varēja. Nu, izskatījās ļoti labi. Es teikšu, kā ir. Es motobolu dzīvajā redzu pirmo reizi. Lai arī kādreiz viņš mums bija diezgan populārs, bet tad es vēl biju šitāds un teicis mani neatveda paskatīties motobolu. Man teica spēlē. Nu redz, pārmantojamība jau ir tā veigākā. Pēc šitiem gadiem tad atkal motobols izmanto diezgan pilnas tribīnes. Nu tādas padaudz, ja cik es saprotu, parasti ir mazāk cilvēku. Nu, mums bija liels pārtraukums. Bija stadiona remonts, tagad viņš ir atjaunots un tāpēc bija mazāk skatītāji, tagad ir vairāk. Un es domāju, ka arī turpmāk būs vairāk un vairāk, jo daudz vispār nezinu, kas ir motobols un tā. Atnāk daudz, paskatās, jā, man patika un nāk vēl it kā. Es, teiksim, tad, kad atbraucu, es domāju, cik ilgi spēlē, ka ir puslaiki, nav puslaiki pa noteikumiem. Vari ātri man tā apstāstīt, lai es saprotu, cik spēlē, kādi tie noteikumi galvenie? Mēs spēlējam 4/15, 4 periodu 15 minūtēm. Eiropas čempionātā spēlē 4/20. Ilgāk, jā. Krievijā spēlē ir 3/20 viņiem. Nu, kaut kur tā mums. Tas ir kā organizātoru turnīri izdomā, cik būs tas formāts. Laukums ir futbola laukums, principā. Tikai vārdsarga laukums 5,5 metri. Pusaplis, kur nedrīkst motocikli iebraukt. Vārdsargs tur tikai stāv. Kā ir būt vārdsargam motobolā? Sits stipri. Un sāpīgi brīžiem ir rokas, viss ir tā diezgan atsists un kājas ir atsists. Nu tā. Jā, jo tagad, kamēr džeki vēl vizina pārējos, vārdsargs sēž jau tāds pilnīgi sagurs patiesībā. Jā, mums vēl ir kā jaunai komandai. Mums ir pagājušajā gadā pat bija skaitīja, kas tur līdzjūtēji skaitīja, bija kaut kādi 30 pāri sitieni pa spēli, tas tā kā hokejā metri. Un te tā bumba ir liela un sāpīgi lido. Ir ko rukāt. Diezgan liels slodzes. Kā notiek motobola treniņš? Veči sanākumu spēlē vienkārši, vai ir kaut kādi vingrinājumi vēl kaut kas? Visādi dažādi vingrinājumi, uz veiklību trenējamies, sitienas trenējam no dažādām situācijām. Pašiem vedot bumbu, tur caur piespēlēm, kombinācijas veidojam, kā centri, visi centri pāriešana ļoti svarīgi motobolā. Jā, to es nesapratu īstenībā, tur tam centram kaut kā jāpārēc. Jā, caur piespēli. Drīkst piespēlēt. Pats nedrīkst braukt, ir obligāts jāpiespēlē citam vai jāpieskarās kādam citam, tad var atkal ņemt un caur piespēli. Aha, interesanti. Jā, lai nav tik vienkārši, ka paņem aizbrauc. Nu jā, nedrīkst braukt no viena gala līdz otram galam. Nu jā. Moči, saka, tev teicis spēlēja kādreiz, cik ļoti tas mocis ir mainījies par šitiem gadiem? Ļoti ir.
tagad ir tehnika, ir ātrumi, ir lielāka, tehnika ir labāka. Tagad ir 250, klubi agrāk padomu laikos bija 175. Un moči jau smagi riktīgi. Kovrovets bija, un tagad ir vislabākie kādi ir. Gaz šobrīd ir labākie, kā skaitāts. Vēl ir Vācijā dažs vēl Suzuki taisa. Tad ir speciāli moči, pat ir pielāgoti jau motobolu. Nav tā, ka tur nopērts moci un tad ir jāmetina un jālok un jāņemās. Jau var gatavs moci. Var arī gatavs? Vācijā. Tev kā Vācijā droši vien forši, ne moča nav? Tu atnāc formiņu, uzvelc visu veču, lai tur skrūvē, benzīnu leju un visas lietas. Mums atkal savu treniņu. Brīžos, kad laukuma spēlētāji kaut ko citu, mēs Vācerga arī trenējamies papildus vēl veiklību, tur lekšanas vingrinājumu un tā, bumbas ķeršanu. Mums vēl nāk pieredzējušais Vācergs viens, kas agrāk stāvēja arī mazliet pasaka priekšā, vēl pamāca, kā labāk ķert un kā. Pirms tam noķērām divus večus, kas teica kādreiz no ādažiem, divi kungi, jā. Teica kādreiz, saka, nu kā motobols mainījies, viņš saka, meistarības mazāk. Principā jā, tāpēc, kad agrāk bija, pēc reizes, kad laikos bija augstākā līgā kāds 10-12 komandas, viņas reāli visas bija profesionāls, viņas trenējās 2 reizes dienā. Šobrīd ir tā amatieru tādā līmenī, un tad nevar to meistarību tikt sasniegt, jo kad 2 reizes dienā trenējās vai 2 reizes nedēļā. Nu, tieši tā. Starp citu, jā, pa treniņiem, cik bieži sanāk? Mums sanāk 2 reizes nedēļā noteikti, un tad mēs skatāmies, ja ir iespēja vēl, un mums sanāk, brīvdienās 3. reize spēles, kaut kā tā mums. Tad arī mēs varam izmainīt, ja tur kaut kā sanāk, kad ir iespējas patrenēties vai nav iespējas, tad var izmainīt. Faktiski nav tā, kad atnāc mājās un sieva tik lamā un lamās, ja tu tai savā motobolā tik dzīvo un tev neredz vispār. Visādi gadās. Bet parasti jau... Ir arī uzbubini, ja? Jā, tā jau gadās reizēm, bet Labi, tiem, kas tagad īstenībā gribēs nākt uz motobolu pastīties, varbūt kāds gribēs nākt trenēties. Jā, mēs aicinām visus, kas 2. 4. 7. šeit Biķerniekos var nākt. Biķerniekos uz Speedway stadionu? Jā, var nākt pamēģināt, kas vēlās. Tad ja veči ir braukuši kādreiz, tā kā teikt, krampis ir. Vislabāk būtu, ja ir braukts ar moci un futbols spēlēts vēl. Tad ir vieglāk visu to apgūt, jo šeit ir tas sakopots futbols, taktika, viss jāzina, kā tur bumbiņi apstrādāt. Un ar emociju jāmāk diezgan braukt. Ar moci diezgan ir jāmāk. Jā, te ir pat mums, kas ir no krosa braukuši un kas supermoto brauc, viņi saka, motobolā ir daudz grūtāk. Tur ir bišķi jāpacilā vēl tas mocis tur šur. Te ir tāda arī. Ir jāzina, kur braukt, kad braukt un kāpēc braukt un vēl jāmāk braukt. Tieši tā. Tātad motoklubs Rīga, Biķerniekos, Speedway stadionā, droši 2. 4. 7. var nākt, ja? Un izmēģināt, uzgāzt. Jā, tiešām tā štela aizrauj. Kāpēc ne? Jā, tas foršas īstenībā ārā pikniks vēl, kā viss notiek, tas viņš ir ar močiem var braukt. Un vēl tās maciņa spēlē. Pēc močiem viss ir. Tā kā tā, labi, lai veicās, turēsim īkšķus un nākamreiz jau mēs brauksim uz uzvaru jau skatīties. Sarunāts? Jā, viss būs. Labi, ejam tagad mēs uz to pikniku. Tā, pienācām pie Edgara Džeks, kurš nezinu, kāpēc dubļaini seja. Kaut tribīnēs sēdēja visu laiku, kas redzēja, varbūt arī spēlēja. Kā šodien gāja? Īstenībā gāja ļoti labi. Lepojos ar komandu un neatdroši vien 4. vai nu spēks, vai nu emocijas, kaut kas bišķiņi nepietrūka, lai uzvarētu spēli. Ja kāds atnāks, teiksim, tagad es sapratu, 2. 4. treniņu 7. šeit padās, ja kāds atnāk un grib pamēģināt, iedosiet moci, izmēģina, braukt cirs, ņem zābaks, iespied bumbu un brauc. Tieši tā. Vēlams, protams, būtu atnākt ar kaut kādu savu ekipējumu, jo ir gadījies, kad it kā pieredzējuši motobraucēji, motokrosisti, bet kaut kā neveikli tomēr nokrīt. Lai nebūtu traumas, tomēr bišķi kaut kā. Mēs iedosim ar ekipējumu, bet pamēģināšanu. Tieši. Jā, ne jau tagad dod šurp, es nākušu spēlēt, kur manas skeitas, jā. Aptver kaut kā tā. Tā, labi, Edgar, paldies, lai veicās. Jā, tad nākam skatīties vēl motobolu. Katrā ziņā es redzēju pirmoreiz, bet baigi inčīgā lieta. Super, man prieks, ka jums patīk. Jā, visiem patīk. Tiesībā viss ir beidzies, tribīnes Biķerniekos ir tukšas, daži entuziasti vēl braukā ar
ar mocīšiem pa trasi, jo ir tāda iespēja pabraukt ar spīdveidu trasi, kāpēc patiesībā ir pēdējais aizbrauc. Motobols foršs pasākums īstenībā. Jāskatās, jānāk, jāsās svētdienās, veči rukā. Cik saprotu sezonu gadiem uz beigām, ko darīt. Treniņi, otrdienās, ceturtdienās, 7 var nākt, pamēģināt. Džeki ļoti atsaucīgi, fantastiski. Spēle, ja godīgi, interesanti. Redzēju pats pirmo reizi. Ir ko redzēt, ir azarts, viss ir. Skatītājs skatās, ēd desiņas. Džeki pēc spēles pat izvizina cilvēkus. Meitenes, sievas, draugus, brāļus, radus. Arī mūsu operatoru izvizināja. Tāpēc viņam tagad bišķiņ trīc kājas, bet tas nekas. Tā kā viss forši. Beigās maz pantiņš. Varētu izdomāt ātri mazu pantiņu par motobolu. Veči ar močiem spēlē bumbu. DJs ir novācis tumbu. Un acīs man sariešas asara, jo uz beigām iet vasara. Atā! Turpinot malkas kraušanas procesus, karsts augsnīca būs ziemā siltumiņš. Aplūkojām motobolu. Jāsaka, ir ārkārtīgi inčīgi sportoveids veči tādi, kad augsni to pašu dibenā var nolaust, ja? Un ar močiem brauc un lielām bumbām. Redzējāt arī sarunu ar jāsaka, vienu no svarīgākajiem motobolu komandas Rīga džekiem ar vārdsargu. Nav viņiem tur viegli, viņi tomēr bez moči ņemās un ārdās. Tā kā tāds garāks saruniņi bija tā kā ievads motobolā. Ejiet uz biķeniekiem, pasakojiet līdz motoklubam Rīga. Facebookā ir mājaslapa, viņiem var atrast. Googlē ierakstiet motobola klubs Rīga. Kas tas ir? Tā malka man nogurdinājusi. Motobola klubs Rīga. Atrodiet, pasieties, kad ir spēles večiem. Ejiet, atbalstiet. Klātienē tas ir daudz interesantāk vēl nekā pa televizoru, lai gan arī šeit kadri bija ļoti interesanti un skatāmi un baudāmi. No motobola pārnesamies uz aizkraukli. No biķeniekiem uz aizkraukli brauciens pagarš. Kāds gabaliņš ir, bet tas nekas. Jo aizkrauklē arī it kā pieauguši veči, viss kārtībā, bet, jāsaka, ar mašīnītēm spēlējās. Ar kādām? Ar radiovadāmām mašīnām. Lielas, jaudīgas viņas, kā lielas. Tas izmēr viņš tāds, ojojoj. Ko es stāstu? Skatieties un paši visu redzēsiet. Tā kā nav ko man te izpļukstēties jau pirms tam. Šodien raidījumā esam atbraukuši uz vietu, kur veči brauc ar mašīnām, dubļi šķīst pa gaisu, viss iet, azarts, trase, lecieni, bagiji, viss notiek. Lielas mašīnas, lielas radio vadāmas mašīnas. Paskaties! Es esmu pirmo reizi šādās sacensībās, man var ātri izstāstīt, kāds ir formāts, kas tas vispār notiek, kāpēc veči stāv un ar mašīnītēm spēlējas. Tāpēc, ka tas ir tāds hobijs. Tas ir tāds hobijs, diezgan sarežģīts un tajā pašā laikā arī diezgan vienkāršs. Tas ir tāda, brīvā laika pavadīšana. Ļoti laba. Ļoti laba, jā. Svaigā gaisā un patīkamiem cilvēkiem. Man parasti interesē jautājums, ko sievas saka par šito visu. Tas ir jāprasa katram individuāli, bet, ir atbalsta. Katrā ziņā atbalsta. Parasti, tiksim, uz ralliju tu aizbrauc, vai kaut kur skaties, sievas tur līdzi, tur ēstais vēl kaut ko, šitien tikai veči, ja tu grozās. Ir arī dažiem, kam ir arī sievas līdzi, bet, atbalsta. Ir. Labi. Citreiz ar gariem zobiem, bet... Atkal, jā. Labāk sēnēs būtu aizraukuši. Atkal uz tām sacensībām, jā. Un atkal tur jābūvē trase, un atkal ir tas. Tu jau pieskāries. Kā notiek sacensības? Saka, jābūvē trasīs. Atbrauc šitien paši saliekat to trasi, izdomā, kā brauks un viss? Šajā situācijā, jā. Mums ir tāds ļoti labs atbalstītājs.
palīdzēja visu izbūvēt, trampolīnus, zemi un jā, mēs izdomājām konfigurāciju, uztaisam un tāda viņa arī paliek pa lielam. Mūsu trasē būs kaut kad, es ceru, kad uz nākošo gadu jau būs 3 konfigurācijas vienā trasē. Jā, tā, ka var pamainīt kaut ko. Jā, lai nav visu laiku pa vienu un to pašu. Un galvenais jautājums vienmēr ir interesēs, cik šis maksā? Tagad, jādomā, ko es sievai teicu, jā, un cik ir patiesībā, tad kaut kas pa vidu jāizaug. Sākot no 400 uz augšu. Eiro, jā. Nav lēts. Nav. Tā vēl jāremontē, vēl benzins. Pats, ja tā godīgi, tad tas starts ir tāds, pats grūtākais. Pēc tam jau vieglāk. Jā. Pienācām pie mazākā, laikam, sacensību dalībnieku mašīnas. Un viņas pilots, jā, kā jūs sauc, pilots vai šoferis? Tevi sauc Dāvids, jā, bet kas jūs esat? Stūrmaņi, šoferi? Stūrmaņi. Vai rotaļnieki, kas spēlējās. Dāvid, tu esi mazākais starp visiem večiem, kā ir neapbežo tevi viņi? Nē. Trasē brauc, kad tas jau Dāvida autiņš, jūs esat? Nē, īstenībā ir tā, kad es turos visiem ļoti līdzi. Alicis, cik sen jau brauc ar tādu mašīnu? Pirmais gads. Pirmais gads, un kā veicās? Labi. Labi? Jā. Super. Kāpēc iesāk, ko teicis mamma viņas? Dāvid, aiziet? Vispār es iesāku tā, kad mans tētis, es īsti nezinu, vai mans komandas biedrs vai mans tētis piedāvāja kāds no viņiem. Un pēc tam notika tā, kad es piekritu, un tā arī es sāku. Edgar, pastāsti, kas ir tas, ka tagad, tu saproti, ir nobraukts, un tad viņš jātīra vai kaut kas jāskro, vai kas parasti ir viņiem? Nobraukts ir apmēram 5 reizes pa 2 stundām. Tas ir, sareiķināsim, 10 stundas motoram ir beidzies dzinējuma gredzens vienkārši, viņš ir jānomaina. Vairāk nevar saregulēt karburatoru, viņš neiet uz pilniem apgriezieniem, kaut kā tā. Pagad, dzinējuma gredzens, karburators, pirms tam teica vēl sajūgs ir. Tas tā kā īsta autiņā? Centrabēdzes sajūgs, 2-taktu motors. Nekas tāds īpašs. Tā kā, principā, motorzāģis, bet, ļoti lieliem apgriezieniem arī, varētu teikt, kā vairāk kā kaut kādam trimerim motorzāģim, bet tehnoloģija jau tā pati. Labi, Edgar, tev saprot, ka vēl daudz šepes drīz jau jābrauc. Teici, nav laika pat paēst, nav laika paēst. Tad, jā, lai veicās. Motobols intervija ir tāda bišķi garāka intervija ar Motobolu galveno Džeku Vārtsargu. Un arī bišķi varbūt nenopietnāk, bet īstenībā tikpat nopietna sacensība ar radio vadāmām mašīnām, kas notika aizrauklē, viņiem tur tie posmi vēl citur ir vēl trases. Arī azartiski interesanti, veči ņemās, veči darās, un arī īstenībā redzēt mazi puikas var maukt un braukt un cīnīties ar lieliem onkuļiem. Tā kā tā, šis bija otrais ar sportu uz to raidījums. Skatieties pēc nedēļas atkal, sekojiet mums Twitterī, Facebookā, kas vēl mums tur ir. YouTube'ā var pierakstīties, sūtiet e-pastus, informācija viss redzam, viss ir zināms. Tā kā, droši vien jā, pēc nedēļas tiekamies atkal, man malka jākrauj, nav ko darīt, siltums vajadzīgs. Vispār, kur ir draugi, kad viņi vajadzīgi? Zied, kā jānāk alus dzer, tā viņi klāt, kā malka jākrauj tā. Mēs filmējam, tu tieši atnāc, tieši tie runājies.